Sveiks, drosmīgās dvēseles! Šodien tēmā, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, es vēlos parunāt par to, kāpēc mēs ienīstam savu ķermeni. Pirmām kārtām tas jau ir ietekmējoties no mārketinga un radītajiem skaistuma standartiem, kas cenšas mums pārdot visu to, sākot no skropstu tušām līdz muskuļu audzēšanas līdzekļiem un plastiskajām operācijām. Ja paskatās dziļāk, jebkuras reklāmas, tas zemteksts ir šāds. Piemēram, īsas skropstas ir neglītas, tātad tavas dabiskās skropstas ir neglītas, ja tev nav īpaši garas. Tev vajag lietot mūsu maskaru, mūsu skropstu tušu, lai iegūtu skaistas skropstas, jo tu esi tā vērta. Tas tikai tāds viens piemērs, protams, vīriešiem atkal ir citas lietas, uz kurām spēlē. Vīriešiem skropstus tušas nepārdos, vismaz pagaidām vēl. No šī mārketinga mēs iemācāmies, ka mūsu ķermenis nav pietiekami skaists tāds, kāds ir. Mums vajag visu, ko mainīt un pirkt no viņiem to, ko viņi pārdod. Otrais iemesls, ko es esmu novērojis, ir tas, ka mums dažreiz ir šī vēlēšanās līdzināties kādam citam, un tad mēs līdz ar to salīdzinām savu ķermeni ar tā cilvēku ķermeni. Piemēram, mums patīk kāds cilvēks, un tad mēs skatāmies, bet viņai ir tik gari un slaidi un skaisti pirksti, piemēram, un es paskatos, man nav tik ideāli, man nav tādā formā, tad man ir neglīti. Vēl viens iemesls ir nereāls ekspektācijas uz ķermeni. Ja cilvēkam šķiet, piemēram, ka viņa ķermenim ir jābūt no dzelzs, nedrīkst nekas nesāpēt, nekaitēt, un tad pēkšņi tas ķermenis dod signāls, paklau, kaut kas nav kārtībā, man vajag palīdzību, ir sāpes, kaut kas noiet greizi, varbūt kaut kas sanāk kādu kaulu salauzt, un tad ir tas, mans ķermenis nav tur no neiznīcināma materiāla un netiek ar visu toksisko galā, ko es bāžu mutē un ko es daru, un vēl ar visu pārējo, un vēl atļaujos slimot. Vispār šausmas, vārds sakot, ķermenis galīgi neatbilst ideālam ķermenim. Tad vēl viens iemesls ir, ka nepatīk kaut kas pavisam cits, bet projicē to uz ķermeni, jo ķermenis ir vienmēr līdzās un ir turpat. Tu vari redzēt, pacelt roku, redzēt savu roku, paskatīties uz kāju vai paskatīties spogulī, redzēt, cik tev krunkas uz sejas vai kas tur šķībi un tā. Piemēram, kādam vai kādai varbūt nepatīk, ka nav viņam pielūdzēja, un tad skatās, es jau esmu vēsna, neglīta, man nav pietiekami lieli sievišķīgi apaļumi vai muskuļi pietiekami lieli, pleci pietiekami plati, un tāpēc jau man nav, var sakot, kādu citu iemeslu pārliek uz ķermeni. Vai arī, piemēram, neizdodas savaldīties un nepatīk pašai vai pašam, kā norāja savus bērnus, un tad skatās, piemēram, spogulī un cik es neglīts, un kādas man krunkas vai vēl kaut ko pamana, ko var uzskatīt par neglītu. Bet tas ir projicēšana šīs kaut kādas citas emocionālās lietas, vienkārši projicē uz izskatu. Un arī, piemēram, ja kaut kas neapmierina ar finansēm vai dzīves situāciju, tad daļai cilvēki ir tāds, man ir kaut kas jāmaina savā ķermenī, jo liekas, to ir reālāk izdarīt, un tad meklē visādas tur vainas, ko varētu labot, ko darīt un tam līdzīgi. Un ko man gribētos vēl piezīmēt, ir tas, ka vienmēr kāds izlemj to, kas ir smuks vai nesmuks. Piemēram, kādreiz, kad bija senās viensētas, tad saimniecēm bija skaistuma standarts tāds apaļīgs, un ja kāda bija tāda kaulaina tieva slaida, kā tagad modelis, šo saimnieku apsmēja, ka viņš nevarot pietiekami pabarot savu sievu, tāpēc viņas tur arī vilka tur kārtām divas zeķes, lai kājas izskatās apaļīgāks, un vēl visādi ņēmās, jo, redz, tad skaistums bija apaļīgums. Tagad atkal ir otrādi, tagad ir jābūt kārnam, jābadojās, un vārds sakot, kāds vienmēr to izgudro, kas ir šitas skaistums standarts. Un man gribētos, ja godīgi izaicināt, lai kāds pierāda, kā tīri zinātniski tiešām pierāda, ka, piemēram, līkas kājas, ja viņas ir, anatomiski, tur viss ir kārtībā, bet, teiksim, muskuļi izvietoti tur citādāk, tāpēc viņas izskatās tādas līkas. Kāds, lai pierāda, ka līkas kājas nav skaistas.
jo tās ir radītas no dabas. Tiešām, lai kāds pierāda. Un tad kā pārstāt, daži ieteikumi, kā pārstāt ienīst savu ķermeni. Pirmām kārtām jau tas būtu pajautāt sev, kas cits tevi neapmierina tavā dzīvē, neskaitot ķermeni. Un tad otrais būtu, paskaties ar skaidru aci, ko tavs labākais draugs ķermenis. Ķermenis vienmēr ir mūsu līdzās, viņš cīnās par mums, lai mums būtu labi, lai mēs izdzīvotu. Ko tikai viņš nedara katru dienu. Kaut vai paskaties, sevišķi iekštelpās, paskaties pret sauli, kāds ir gaiss, tur pilnīgi šausmas metas, redzot, kādas tur tik pūkas un putekļi visi nelidot. To visu katru dienu ķermenis mums izfiltrē. Un tad, kā ķermenis visu, ko tu iebāz mutē, viņš, cik vien ir iespējams, viņš to pārvērš enerģijā, vitamīnos, minerālvielās un padara par daļu no tevis laiku. Attindē, ēdienu, gaisu, dzērienus, visu, kas tevi ietekmē. Un katra mazākā šūniņa zina, kā radīt cilvēku. Tas ir īstenībā apbrīnojami, jo viņā ir viss tas cilvēka DNS, un tas DNS, kā saka zinātnieki, es nezinu, vai tas tiešām tā ir, bet es pieņemu, ka viņš ir, ja atskrūlējies, tad ir šausmīgi garš. Es dzirdēju, ka zinātnieki saka, ka DNS, ja viņi izskrūlē tiešām taisnu, aizstieptos no Zemes līdz Plutonam, tālākajai Saules sistēmas planētai un atpakaļ. Nezinu, vai tiešām tik gari, bet ļoti, ļoti daudz informācijas tur tiešām ir. Katrā mazajā šūniņā, ko mēs neredzam ar aci. Un ziņas pa nerviem, piemēram, ceļo ar 322 km/h, tā saka. Skelets pilnībā atjaunojas ik pēc 10 gadiem. Asins ceļo apmēram 19,000 km dienā. Dienā. Un mūsu ķermenī ir apmēram 35 triljoni šūnu. Mūsu mazo draudziņu, kas komunicē citā ar citu un ar daudz ko tiek galā, mūs pat apzināti neiesaistot. Un tad, ja padomā, kādas tik kustības mūsu ķermenis nevar izdarīt, manipulēt ar lietām, pirkstiem, tādās sīkās detaļās, vienkārši vai tas nav apbrīnojami? Mums katram ir tik superīgs ķermenis. Un zinot, iemācoties šādus faktus, mēs varam vairāk sākt apbrīnot un mazāk ienīst savu ķermeni, kā tam tiešām būtu arī jābūt.